Tā, nu izstāsta šādi. Skapis koridorī arī kaut kā lēnām ieņem savu formu. Tagad jau lēnām var saprast, kā tas vispār viss iztīsies. Kā es te darīju? Pirmkārtām šitā siena garāka, jo jā, es izdomāju, ka te, lai iet reģipša siena, visa vienādi savādāk ielikt uz skapi, tad te būtu citā krāsā plāksne, it kā varētu pieskaņot virtuves mēbelēm, bet, zin kā, man likās foršāk būs, ja būs vienkārši taisna siena. Un te es atkal izdarīju tā, te man būs plānots elektrībai sadaleni likt šiten, reku pienākošais vecmājai, es visus vadu savulkšu, lai man nav jāštrubē iekšā, viņi būs te iekšā kastītē, te būs zem apmetuma sadalene, bet te es izdarīju tā, kad es šito sienu uztaisīju 10 cm īsāk nekā te, jo es gribu, lai skapim bīdāmajām durvīm sliede nevis pieiet pie reģipšu sienas, bet pieiet pie šitās sienas, jo šitās sienas es neplānošu paktelēt, atstāšu šitādā rakstiņā, un lai te nav kaut kāds tāds mazais kvadrātiņš ārā savādāks. Vot. Nu ko, tagad skrūvēju iekšā brusiņas durvi rāmī. Un viens knifiņš, ko es arī skatījos video, es kādreiz taisījies, piemēram 75 profils, es dēlis pied iekšā 70. Bet es pastījos video, ka labāk ņemt izmēru mazāk dēli, ja tas koks gadījumā grib staigāt vai liekties, vai viņam ir vieta. Ja tu iespiedīs viņu maksimāli, viņam kaut kas nepatiks, viņš sāks pēc tam staigāt un liekties, tad viņš lieks to sienu ārā. Ķipa. Tā kā šoreiz es paņēmu piecinieci dēli, un es viņu skrūvēju bišķītņās vairāk uz kreiso pusi, jo man durvīm tās ļipiņas skrūvējumās, viņas man sanāks 6 cm no tejienes, tā kā kaut kur te, tāpēc man viņam vajag vairāk uz kreiso pusi. Tā, un durvīm pārsadzīt uztaisīju šādu te. To viņu pamēģināsim ielikt. Pastīsimies, kā viņš mums tā ies. Nu, tālāk. Protams, ja augstāk jāizlīmeņo, vēl brusiņā jāieliek, bet idejiski izstāstas šādi. Te tad visur pieskrūvēs. Tā, nu skrūvēju klāt durvīm pārsacīti. Te rekur pieskrūvēju te koku skrūvītēm un te gar malām. Es iedzenu garās skrūves cauri, lai šitā brusa sasienās kopā ar šito brusu. Un tad viņš tur stāvēs, nekur nepaliks. To augšējo pieskrūvēju šādi, pieskrūvēju šo brusu, kur izgriezu. Maliņu atlocīju, ieliku savā vietiņā, pieliku. Kāpēc man viņš atrodas šeit, nevis pa vidu? Man tā sanāks, kad es likšu loksnes, man te būs savienojuma vieta. Un te es vēl skatīšos, es pielikšu vai nepielikšu, te teorētiski 60 cm, kas ir ok. Un virs durviem nav riska zona, ka kāds tur kaut ko ietrieksies vai būs risks iespiest sienā, tā kā pagaidām izstās man šādi. Nu, šodien pamēģināšu palikt vātesienā. Šobrīd mitrums telpā ir nokrities līdz 53, kad es nāku, logi ir ciet, tā kā pa lielam viss rižūs vēl minimāli. Gribētos, lai ir tie 50 zem 50, 45 ideālajā variantā, lai tāds savs. Bet pilnīgi pietiekami ir normāli, es domāju, vairs nav risks, ka kaut kāds mitrums baigi iekļūs vatē, tā kā pamēģināšu sākšu paspraust, pastīsies kā ies, jo te ir baigi dīvaini, nu ne baigi dīvaini, bet nu kāda situācija te pieņemsim, man ir 3 cm, te ir 5 un principā tajā galā man ir 10, tā kā es skatīšos, iespējams man vajadzēs kaut kā zāģēt uz pusēm bišķītiņās mazāku, lai var ielikt, nu redzēs, skatīsies, tā kā šodien šāds plāns.
Tā, nu labi, nonāca līdz šai vietai, kur ir nevis 5 cm, bet 3 cm, un reku man kaut kā smuki sanāca spārplēs uz pusēm, nu bišķi mazākā pusēm, reku tāda stremelīte. Un šitos atkal varēšu pielikt klāt te, kur ir 7 cm. Čakarīgi, lēnām, bet nu, ko darīt, tāda ir tā situācija, tā kā tā var izdarīt. Vēl es esmu ar lielākas var zāģi arī zāģēt uz pusēm, paņem lielo zāģi un tā smuki mēģina pa vidu, viņu forši var arī pārzāģēt. Nu tālūk, uzlikās ļoti smuki, viss baigi forši, sanāca, nu tur bišķi pačkēties, bet sanāca baigi labi beigās, un man baigi paveicās, ka tieši šitas atgriezums ir tieši tādā platumā, kā man augšā vajadzēja, tā kā tur ar smuki viss salikās. Nu tālūk, izvilku vadus, visus izmērus uz sienām sarakstīju, safačēju, kur kas iet, kur kā atrodās. Tā, nu labi. Šodien nesanāca nevienu sarunāt, kas varētu atnākt palīgā, tāpēc tam mocos viens, bet nu kaut kā lēnā garā viss sanāk. Kā es tad daru? Pirmkārtām es apakšā lieku reģipšu loksni, lai reģips neiet pilnīgi pie grīdas, jo man tur ir plāns pēc tam bišķītņās ar apmalītēm un vinilu. Tur ir interesanti uztaisīt, tāpēc man vajag kā minimums tādus praugu līdz grīdai. Nu, vēl rekur divus jau pieskrūvēju. Tagad piegriezu nākamo, nu kaut kā uzlikšu uz statīvu, parādīšu, kā es viņu te nesāju. Pirmkārtām šitas zilais griežās un plēšās daudz grūtāk nekā parastais, kur jau varēs redzēt. Pagaidzi uztaisīšu šitā. Redzēt viņiem, vot. Viņš ir viss tāds armēts ar stiklu šķiedru vai kaut ko. Nu viņš tāds daudz cietāks. Nu es saku, šitā viena loksne 45 kg, nu ir kā ir, bet nu lēnā garā izdosies. Izdevās, nu nav tik traki īstenībā, nu ir viņš smags, bet nu var ar pauzītēm vai lēnāk, var ātrāk. Nu, vot tā. Tā, nu un tālāk skrūvēju klāt, un skrūvēju klāt ar šādām te, to viņu parādīšu skrūvītēm, kas nebija lētas, bet viņām pašā galā tā kā vītnīte aiziet uz otru pusi, un viņš tā kā viņas labāk pievelk. Jo es vēl neesmu mēģinājis, bet es kaut kur lasīju vai skatījos, kad parastajām skrūvēm pat viņam ir grūti iziet cauri. Jo šitās skrūvas tāpats viņa arī maksāja, man liekas, kaut kāda 18 eiro, un viņas ir Knauf XTN. Jā, kaut kādas īpaši spēcīgās reģipšu skrūvas. Kurš bija nopircis šitādu speciālo reģipšu skrūvēšanas galviņu, bet man kaut kā ar viņu neiet, viņš tur raujās nost, un viņā tāpatās diezgan grūti iet iekšā, ka spēku iedzina, viņš smuki apstājās pareizajā vietiņā. Nu, nelauž to reģipsi. Tā viņš sanāk. Skaties, nu ir bišķi muļķīgi, ne? Kur jāiet pēdējai loksnei, bums, dēļ 4 centimetriem man nāksies graizīt 2 loksnes. Nu, tagad mēģināšu ielikt pirmo reģipšu rozetīti, es atzīmēju augstumu, kādā man vajag, no kurienes man jāsākās rozetēji no sienas. Uzvilku ar līmņierādu līniju, un tad šitām rozetītēm ir tāds reģipšu rozetītēm, kur ir 2 indikatoriņi, šitie te 3 stūrīši katrā pusītē, kur jāiet līnijai. Tu uzliec uz līniju savā vietiņā, uzspied, un kur aizmugurē ir 2 tādas pumpiņas, viņas iespiežās iekšā, kur jārud caurumiņš, kur rozets patroniet. Nu tālūk, kur es iespiedu vēl ievilku līniju ar zīmolu līniju, tā lai precīzi ļoti. Man ir šāda 68 mm patrona, kas ir reģipšu sienām. Nu tā mēģināsim, jo tā lieta tāda, ka tu ievaru var urbīt, viņš ieiet smuki, bet, kad tu sāk surt ar šito, viņš vienalga var mazliet viņās izčustēties, tāpēc jācenšās turēt rokā riktīgi taisni. Un otra lieta ir
aizmugurēji vadi. Nevar laist viņu tā brīvi cauri, es mēģinu tā lēnām, un tikai tā mēģinu izplēst ārā to kvadrātiņu, lai netrāpu vados iekšā. Jo te aizmugurēji 3 vadi man ir. Nu jāmēģina kāpīt baigi precīzi, jo šito pēc tam pabīdīt baigi daudz nevar. Nu var ar rozletītiem pēc tam vēl regulēt to līmeni, jo šitam tās maliņas, kas aizlokās, viņas ir tik maziņas, ka tā kā tu izdurps, tā viņš arī ieliksies. Viņš būs bišķi šķīti, tur nāksies ar rozletēm pēc tam čakarēties. Tāpēc es ievilku kur vēl 2 līnijas, kas man ir tā kā rādītājs, kur man jābūt tā. Nu te visa vada tagad ir te aizmugurē. Īstās man šādi. Tagad man būs jāievalk līnija un jāizzāģē šitas vidiņš ārā. Tā, labi. Rozletīti ieies. Tagad mēs darām tā. Mēs paplēšam ārā vati, kas te iet. Un tad man te ir vairākas lietas. Viens ir pienākošais vats, tas ir šītas lampām vats, tas ir tas vats, kas aiziet tālāk uz nākamo rozletīti. Laižu cauri, tas man pienāks no sāna. Un šitā te, jā.